Tā ieraksts strādā. Sveiciens visiem! Šajā vakarā, 28. janvārī, beidzot ir manis solītais laivs ar īpašu viešņu šodien. Es, protams, neesmu podkāstu vadītāja, bet man patīk reizēm šāds formāts, ka mēs varam parunāt ar citām sievietēm un padalīties par to, kā ir sācies viņu garīgais ceļš vai vispār tas, kam viņas ir gājušas cauri. Un es daudz un tik esmu jāteikusi to, ka es esmu par to, ka lai mēs dalamies un viena otru atbalstam. Un tieši tie patiesie dzīves stāsti un notikumi ir, man liekas, tie, kas visvairāk tā kā mums var iesaisties un arī palīdzēt, kad mēs varbūt cita cilvēka stāstā ieraugam sevi. Un es īsumā, pirms es aicināšu mūsu šī vakara sarunu biedri, viešņu, es mazliet pastāstīšu, kā vispār tāpa šī saruna, jeb šī ideja tikties arī laivā. Un viss sākās ar to, kad vairāk kā gadu atpakaļ mani sauc kā griba augstākais ēst dvēseli pavadoņi gatavoja dievišķā sievišķā atmodas kursam. Tad es vēl nezināju, ka tas būs kurs, bet reāls gāju cauri dažādiem procesiem, lai tam atvērtos. Tad man atnāca informācija, ka man būs jādodas uz Ēģipti, retrītā, un kad es būšu tur, tad man šis kurs būs jāsāk. Tā es arī pagājušajā gada novembrī devos uz Ēģipti, bet saslimu, kurs bija jāpārceļ. Un sākām mēs viņu decembrī. Un reāli kopš šī kursa ir notikušas ļoti dziļas transformācijas, un jau pēdējās nodarbībās vadot šo kursu, man skaidri atnāca no augstākajiem gaismas pavadoņiem, ka ir jābūt turpinājumam. Jo šajā kursā mēs tā kā reāli strādājām ar sevi visos līmeņos, un it īpaši ar lejas daļu, un vērām vaļā savus blokus un šo, tā kā es saucu, šo zelta trauku, un tad ir nākamais, kā ar to visu miedarboties gan fiziskajā plānā, gan arī mājās esot ar partneri vai ar bērniem, un kā vispār piesaistīt pārpilnību. Un tad skaidrs, kā atnāca, kad ir nākamais solis, gan man pašai vajadzīgs, gan arī zinu, ka citām sievietēm, kā atvērties pārpilnībai no šī sievišķā, no dievišķā sievišķā, nevis no tā, kā mēs esam pieraduši ar to maskulinu, vīrišķo darīt, plānot, nostādīt mērķus. Un es zinu, ka sistēmā tas šobrīd ir ļoti populārs. Šis tā, ka sievietes ir independent, jeb pašas par sevi un visu var sasniegt, un tas ir normāli, ja sieviete ir business woman, un tad tā vien skaties uz šīm sievietēm un redz, ka arī daudzas ir izdegušas vai ir nelaimīgas. Jā, tu sasniedz kaut kādus mērķus, bet vai tu to dari caur baudu, vai tu to dari caur grūtībām? Un jautājums ir, vai tu sasniedz mērķus, tāpēc, kad reāli tev ir prieks no tā visa procesa, vai tāpēc, ka tev ir iekšēji kaut kādas, bērnības traumas, ka tev kādam ir kaut kas jāpierāda, un tu sasniedz vienu līmeni, un tā spēle jau nebeidzās, tad tev vajag nākamo. Un arī man, ne jau pirmo gadu, protams, strādājot ar sevi, esmu novērojis to, kad pakāpjoties savā kaut kādā arī tā kā garīgajā attīstībā, gan pavarot apziņu vēl nākamiem līmeņiem, gan ja man paceļās tur vibrācijas augstākā līmenī vai tās pašas frekvences, es jūtu, ka mainās arī mans lauks, mainās arī manas prasības. Un tieši arī pēc pēdējā kursa es pilnīgi sajūtu, kad ir pilnīgi tāda jauna enerģija un gribas viņu likt kaut kur lietā. Un pirmā, protams, no lietām tā bija mājas sakārtošana, sava garderobes sakārtošana. Un vēl gadus atpakaļ tas pat bija, ka es nomainīju matu krāsu. Man visu laiku bija melni mati, un es jūtu, es esmu cita personība, un tā matu krāsa vairs neder manai personībai, jo melni mati ir diezgan tādi, te uzreiz vizuāli padara tādu bargāku un tādu skarbāku un kaut kā arī savā ziņā novecina. Un es jūtu, ka es gribu matus pamainīt. Tagad pēc šī kursa man bija pilnīgi tā, ka es varu vaļā skāpi, es skatos savu garderobu, es saprotu, ne, šitas vairs neatbilst manai jaunai personībai, šitas. Un tāpat var arī būt ar mājas visādām lietām.
ka varbūt kaut ko gribas interjerā krāsi mainīt, vai es nezinu, tu jūti, vat ir nokalpojuši kaut kādi trauki, un tev gribas vienkārši jaunas traukas nopirkt, jaunu tur tejas krūzīti. Un es ticu, ka visas lietas, kas mums ir apkārt, arī tā kā uzsūc enerģiju, un reizēm, ja viņas nokalpojuši savu, vai nu viņas saplīst, vai es nezinu, pazūd, vai nu, kas nu kuram. Un tad arī pēdējās tā iepriekšējā kursa pēdējā nodarbībā man pēkšņi atnāk tāda vienkārši no augšas reāli. Man vispār patīk sadarbības šobrīd ar sievietēm, un pirmajā kursā es uzaicināju Simonu Andersoni, kas par neirozinātni, somatiku un fizisko vairāk. Tā kā darbojās tajā visā, un es esmu vairāk pa garīgo, un es domāju, Reiman visums arī māca, cik svarīgi ir tos abus iemiesot, gan garīgo, gan materiālo, rūpēties par fizisko, un tā arī pēc šī kursa man pēkšņi radusies interese dejot, un arī šis ir zirga gads, un zirgs kā tāds jau ir par fizisko, par kustību, par darīšanu, un tagad nākamais solis, lūk, ir šis pārpilnības kurs, kuram es gatavojos, un esmu arī jau izlikusi internetā informāciju, un kā funkcionēt tajā visā citādāk nekā tā kā ir ierasts, un man uzreiz atnāca tā ideja, ne ideja, bet reāli vienkārši tā kā caur kanālu uzaicina Agnesi, jo Agnese ir savā ziņā arī spečuks gan pa dizaina jomu, gan pa arhitektūru, un viņa šobrīd atradusi veidu, kā arī to pārcelt citā līmenī, vairāk uz tādu tā kā enerģētisko lauciņu, jeb arī to pašu spirituālu, jeb garīgo. Un cik forši būtu apvienoties, un viņa, piemēram, iedot savu skatu punktu, un es savu. Un, lūk, no pirmā kursa atnāca apstiprinājums, ka mums ir svarīgi rūpēties par savu fizisko templi. Kā es saku, nevis tikai lidināties tur kaut kur ārpus ķermeņa. Un cik svarīgi ir arī templis, kas ir mums mājās, īpaši sievietēm, jo mēs jau esam tās, kas to... veido savu telpu, ja tev ir ģimene, tad to mājas pavārdu, vai tu esi tā, kas atbild par mājas siltumu, dekoriem, par to, kā tu pagatavo ēst, kā tu uzklāj galdu. Tu jau esi tā, kas rada to vidi. Un tāpēc arī mājas iekārtojums un māja kā enerģētiskais templis, lai mēs resursētos, lai mēs labi justos, tas ir ļoti svarīgs. Un tas arī savā ziņā iet kopā ar pārpilnību. Un tāpēc es uzaicināju Agnesi piedalīties šajā kursā. Čau, Agnes! Agnes. Čau, Elīna. Čau. Čau, čau. Čau. Un pirms es arī došu vārdu Agnesei, es mazliet pastāstīšu, kā mēs vispār ar Agnesi esam pazīstamas. Un, jā, ar Agnesi tas stāstījums ir tāds, ka Agnese ir mana tēva māsīca, jeb mana vectētiņa brāļa meita. Un jā, Agnesi, īstenībā tieši šodien arī gatavojoties šim laivam, es Agnesei to arī biju stāstījis, bet es atcerējos, īstenībā, cik ļoti savā ziņā gan es Agneses dzīvē esmu spēlējusi savā ziņā svarīgu lomu, tāpat arī viņa manā. Jo es Agnesi no bērnības, cik es atceros, jā, tētim māsīca, bet Agnese visu laiku ir dzīvojusi ārzemēs, lielāko daļu dzīves Amerikā, tagad Zviedrijā. Un Agnes arī dalījās, kad man bija kaut kāds 1 gadiņš, viņai laikam bija kaut kādi 14, viņa man reāli uz rociņām nēsāja un auklēja, mans tētis, viņai pat tajā laikā bija rubļi, samaksāja rubļus par to, ka viņa man auklē, un es neko no tā neatceros. Un tad es atceros, ka man jau bija kaut kādi 12 pašai, 13, 14 arī gadi. Tētis, protams, bija kontaktā ar Agnesi, un tad viņš man bieži tur rādīja bildes un stāstīja, lūk, Agnese Amerikā, tur koledžā mācās interjera dizainu, un Agnese tāda, un es zināju, ka Agnese modela tajā laikā bija, man rādīja bildes, un es, lai gan, ar Agnesi man tāds kontakts vairs nebija, tik cik par radu līniju, ja, un es uz Agnesi raudzījos reāli, tā kā es nezinu, uz kaut kādu zvaigzni, ka man arī jākļūst tādai kā Agnesei, jo, lūk, mans tēvs tur tā viņu liela. Un tad, protams, mans lauciņš neaizgāja uz interjeru dizainu vai arhitektūru, es vairāk pieķēros modes lauciņam. Un lielāko daļu dzīves līdz Covidam
reāli es vēlējos kļūt par modes dizaineru, un es arī esmu mācījusies, un es ļoti labi reāli atceros, kā mans tēvs teica, Agnes, un tad arī esot savā vīrišķā, man arī kādreiz jākļūst kā Agnesē, lai es savam tēvam parādītu, kad es kaut kas esmu. Un tad, varbūt tas izklausīsies crazy, bet lūk, kādi vēseļu ceļi atkal krustojās un kāda vēseles atkal tiekās. Agnesē, cik es zinu, baigi bieži uz Latviju nebraukā, viņa jau dzīvoja Zviedrijā. Viņai tur ir ģimene un vēl joprojām viņa tur dzīvo ar savu ģimeni. Un pāris gadus atpakaļ, kaut kādas, cik tas ir, laikam 4, ja es nemaldos, jā? Jā, mēram. Jā, kaut 4 gadus atpakaļ. Ļoti nepatīkams notikums un diezgan tāds, es pat nezinu, kā to vispār nodēvēt, bet, Agnesei nomira tēvs, sanāk, mana vectēva brālis, un mēs satikāmies Bērēs. Un, protams, dvēseli līmenī, es arī uz bērēm kā tādām skatos citādāk, un es zinu, ka tā dvēselīte aiziet, un viņa jau te jūtas labi, mēs jau te esam tie pārdzīvotāji. Un tā arī Bērēs mēs ar Agnesi sākām komunicēt, un, protams, bez manā laukā jau citādāk nevar būt. Tēmas aizgāja par garīgo plānu, ka es tur esmu grāmatas lasījusi, ka Agnes prasīja, ar ko es vispār tagad nodarbojos, es tur tā padalījos, un tad mums izveidojās kaut kāds tāds baigais dvēseli connections. Un pēc pāris mēnešiem es arī aizlidoju pie Agneses ciemos uz Zviedriju, un Agnesei arī esmu čanelējusi, viņa ir arī manās praksēs piedalījusies un arī ļoti transformējusies pa šo laiku un pati visādi mēģinājusi citus instrumentus, kā pavērties vairāk garīgi un ar sevi strādāt, un tā kā šeit mēs esam. Agnese nav strādājusi ar latviešu auditoriju vai Latvijā, un šis arī viņai kaut kas nebijis. Tā kā Agnese, došu tev vārdu, varbūt tu pastāsti tad, kas ir tas, ar ko šobrīd tu nodarbojies. Un kā tavs ceļš vispār sākās, kā tu līdz tam aizgāji. Un tad varbūt ik pa laikam es iestarpināšu kodus jautājumus, ja man uznāks, tā kā, ja tu aizmirst kādus latviešu vārdus, nesatraucies, kā es teicu, es tev piekoriģēšu. Paldies, Elīna, kāds foršs sākums, un es jau jūtos, tā kā pacelt mazliet uz pedestāla, Agnese tur, nekas tur, bet, es saprotu, tas viss arī ir vajadzīgs, varbūt kādā ziņā. Kā sākās mans tas garīgais ceļš? Jā, Elīna, paldies tev. Tu esi pie tā visvainīga. Tu saku no visas sirds, tiešām no dvēseles, no manas dvēseles tavējai. Toreiz mēs taču norunājām vairāk stundas un teikt Bērēs, un tas bija tās tā kā sākums vai arī īstenībā turpinājums, jo es jau mazliet jau biju iesākusi savu garīgo ceļu, un toreiz tieši pirms mans tēvs nomira, man bija ļoti, ļoti liela interese vienkārši nenošanāvā tā skatīties un klausīties citu cilvēku stāstus, kas ir pieredzējuši near-death experiences. Nezinu, kā to latviski sauc, bet tie cilvēki, kas ir kā, viņiem ir kliniskā nāve bijuši iestājusies vai kā ceļu negadījumi vai vienkārši dzīves katastrofas veidā, un tad viņi ir bijuši uz otru pasauli un atnākuši atpakaļ, un tad viņi dalās ar to savu pieredzi, ko viņi pieredzējuši un tā tālāk. Un tad es zināju jau saptēt Bērēs, kad viņiem ir vislabāk no mums visiem, un tad tas vienkārši nāca tā diezgan naturāli, un jo dzīve jau nekad viņa dvēseles ceļš nebeidzās, viņš tikai turpinās citā dimensijā. Lūk, bet vēl runājot par savu dzīvi un pieredzi un kā tieši saistot ar mājas labklājību un vispār dzīves labklājību un tā tālāk. Tas ceļš arī bijis ļoti interesants no racionālās vāveres riktuļu dzīves līdz mieram un labsajūtai ikdienā. Tas viss ir iespējams, un, protams, mana pieredze ir tieši caur interjeru dizainu un tieši mājas savešanu kārtībā enerģētiski. Jo es 20 gadus jau kā praktizēju interjeru dizainu, esmu piedzīvojusi, arī esmu strādājusi ar projektiem lieliem, maziem, starptautiski un tā tālāk. Tā kā dizainu ziņu es zinu. Es zinu, kā to dara. Es zinu, kā
dizainēt tā, lai tiešām māja jūtas mājīga un skaista un tā tālāk. Bet es pats savā dzīvē jūtu, kad kaut kas trūkst. Es nezināju, kas trūkst, bet es zināju, ka kaut kas trūkst. Un to pat grūti vārdos aptvert, to sajūtu, ka kaut kas trūkst. Un tad pēc mūsu sarunas, Elīna, es zināju, kas trūkst, jo tu man pateici 2 vārdus, un es nezināju, ko tie vārdi nozīmē. Un tie 2 vārdi bija vastu šastra. Es pat viņus nevarēju izrunāt normāli. Un tie vārdi vienkārši, kas tāds ir? Un tad tu teici, neatceros tieši, ko tu teici, bet tas ir enerģētika, tas tā kā feng shui vai kas tas tāds ir. Un tad sākās interesi, jā, par enerģētiku, mājas enerģētiku un tā tālāk. Un, protams, man vairs neko citu nevajadzēja. Man vienkārši vajadzēja zināt, kas tas tāds ir, ko ar viņu darīt, kā es to varu pielietot, kur es viņu varu izmācīties un tā tālāk. Un tad, jā, tas, tad, kad es viņu sāku mācīties, kā lai saka, es patīšu mazliet atpakaļ filmu, kas tas vispār ir. Un arī iemesls, kāpēc es esmu tik ļoti priecīga un arī pagodināta piedalīties tavā kursā kā viesu, kā tavs viesītis. Un pastāstīt tieši, kā māja var palīdzēt, mājas vide var palīdzēt tev tavā dzīves ceļojumā. Un papildināt tevi, lai tu vieglāk sasniegtu savus mērķus, lai tu būtu veselīgāka, lai tev ir lielāka pašizaugsme, lai tas, kas nāk, tev dzīvē, tā kā tas ir tavs un tas nāk pie tevis, lai viņš tev atrod un lai viņš tev atnāk vieglāk pie tevis. Viss, pieņemsim, viss finanšu plūsmas vai varbūt darba maiņa vai attiecības ziņā vai karjeras ziņā. Viss tas, kas dzīvē ir tev jāizbauda vai vienkārši jāpieredz, lai tas priekš tevis nāktu viegli, lai tev viņš sasniedz enerģētiski. Un tā arī tu savu māju var tam pakārtot ar savu, tas dizains vastu šastrai, tas, kas tavu māju sakārto enerģētiskā līmenī. Agnes, man tad jautājums, tu jau strādāji lielā firmā, un tā pēc tam arī pastāstīs to ceļu, kā izgāja no šīs firmas, bet kā tu saprati vienā brīdī, kad tas, ko tu dari, kad ar to ir tā kā jau par garlaicīgi, ka tu esi to jau, izsmēlus, un kad... Kā tu to vispār redzēji? Tagad ir jauna interese, tur tas vastu. Ja godīgi, es pat neatceros, kas to teica, bet tas droši vien bija caur channelingu kaut kā tas tā. Un galvenais, ko es arī šodien atcerējos, kad es neesmu interjera dizaina spečuks, bet es arī esmu kreatīvais cilvēks, es esmu vizuālis, un, protams, man ir sava gāma un ir lietas, kas man arī patīk. Un, kā es esmu dalījusies, man vienmēr vienkārši atnāk sajūta līmenī, kad es zinu, kā vajag būt, vai es jūtu enerģijas no kaut kādām konkrētām lietām, man atnāk, šitas nedara, vai tas dara, vai pamaini to, vai tev vajadzētu tā, ja. Un es atceros, kad es pie Agnesītes aizbraucu ciemos, Agnes, atceries, tev bija tā milzīgā glezna mājās, un tad vēl Agnese nebija pieķērusies šim te vastu, un man vienkārši sajūta, tev šī glezna ir tā kā kaut kāds, ne ta portāls, bet ļoti smaga enerģija, kas izsūknē no telpas visu ārā. Un pēc tam, kad jau Agnese pieķērās, tad visas to gleznu vai pārkrāsošu vai metīšu ārā, un es tieši šodien ar to atcerējos, es baigais pečuks. Un tagad tu pati jūti un to visu dari, bet kā tu saprati kaut kādā brīdī, kad ar to, ko tu dari sistēmas darbā strādājot, ka tas ir garlaicīgi, un kā tu to redzēji, nezinu, vai uzreiz tev atnāca sapratne, ka es to izmācīšos, un es gribu tam tikai pieķerties, un no šīs sistēmas darba iet prom, vai kaut kā apvienot, kā tu to sākumā redzēji? Sistēmas darbs, tas jau ir, tas ir sistēma, tad vienkārši tevi enerģētiski izsūc no tevis. Un manā izpratnē pats labākais ir, pirmais tu to saproti, ka tas tā ir, tad tu saproti arī, ka tev ir iespēja izvēlēties, ko tu dari. Vai tu paliec, vai tu meklē kaut ko citu, vai tu sāc pats savu un tā tālāk.
Bet ir labi apzināties, ka tev vienmēr ir izvēle, un tas tev dos spēku. Un tas man deva spēku. Es ņēmu un sāku mācīties tieši to enerģētisko dizainu. Un tas man ļoti daudz enerģijas deva. Tas, kas man, pieņemsim, tas citiem darbs, ja viņš enerģija tik patērēt, un tad tā otra puse sakal ir tas, ka man dod visu laiku. Un tad es tādā līdzsvarā, dzīvoju dažus gadus. Bet tieši tagad dzīvē es esmu tādā situācijā, kad es vairs nevaru to sirdsēmas darbu, viss man vairs nerezonē. Es vienkārši iekšēji ar visu savu ķermeni jūtu, nē, man ir tāds tā kā pretestība tik liela, kad vienkārši dzīvam pasaka, ne, man tev ir savs ceļš jāiet, tu esi tam gatava. Nebaidies, es zinu, ka tev rokas un kājas trīc, bet tas nekas tu dari to, kas tevi, ar integritāti, ar savu labāko sirdsapziņu un aizmilsības pret sevi pašu. Un tas arī dod ļoti daudz spēka. To apzināties, jo tu zini, ka tad tev ir vara pār sevi, par savām izvēlēm un tā tālāk. Tā kā mana doma ir vienkārši apvienot visus savus talantus, kas man ir kopā, bet ar sirdi un enerģiju dizainēt, strādāt savā profesijā. Jā, un vienkārši tad, kad tu, jo vairāk informācijas tu iegūsti, kā tā vide tev pašai palīdz tikt uz priekšu un tā tālāk, jo vairāk nāk tādas atziņas, jā, es zinu, es jūtu, ka šitas nav labs, šitas nav pareizi, kaut ko vajag pārmainīt, zin kā tā sajūta vienkārši rodas ar tevi, jo vairāk informācijas, jo vairāk zinības tu apgūsti, jo vairāk apziņa un vienkārši dzīve pati tā kā sakārtojās. Tas droši vien līdzīgi, kad es strādāju cilvēkiem, jā, es jūtu, kā jūtas viņi, es jūtu viņu lauku. Man uzreiz nāk, tieši kā ar viņu vajag pastrādāt. Tad sanāk, ka droši vien tev tāpat, ka tu ieej telpā, tu jūti enerģētiski, šis der, šis neder, vai ne? Jā, tā ir. Un tas jau arī to var attīstīt vairāk. Protams, jau ir arī vis kaut kādi palīgi, pieņemsim, tas pats, kā viņš sauc, pendulum. Ar to izjūt, pieņemsim, enerģētiski, kur ir, pieņemsim, ādars vai diopātiskais stress, kas, pieņemsim, var traucēt miegu vai koncentrēšanās sajūtu un tā tālāk. Pendulum ir svārsts, ja kāds nezina. Jā, svārstiņš tieši tā, paldies. Tā kā ir jau arī darbarīgi priekš šīs profesijas, bet ar iekšējām sajūtām tu vienkārši zini, ka es vienkārši jūtu, kad šeit kaut kas nav ritīgi. Tos arī, man obligāti nav jābūt tajā telpā, iekšā arī no bildēm var just. Pieņemsim, ja ir kāds, kas vienkārši parāda savu māju bildēs, arī var just, un arī noteikti plānojumā, ja skatos uz mājas plānojumu, tad tas ir tā ir mana valoda. Tu redz daudz vairāk citreiz nekā pašās bildēs un iziet no tā, pieņemsim, kāds mājas plānojums ir, un tur ir vesela zinātne apakšā. Kāpēc mēs izvēlamies savas mājas, kas, pieņemsim, tajā mājas, kā saka, lejautā vai plānojumā ir, lai viņš tev palīdz, vai viņš tev bloķē tavu, vai izaugsmi, vai karjeru, vai attiecības, vai un tā tālāk. Tā kā mājas plānojums ir tā kā tāda karte. Tā kā, pieņemsim, mums ir dzimšanas zvaigžņu, astroloģiskā karte, tavs plānojums. Mājas plānojums ir arī tā tava karte, kā tava dzīve tieši tajā vidē tiek ietekmēta enerģētiski. Vai tā ir, kad, kā tu uzskatīji, kad, teiksim, cilvēks atbilstoši savai enerģētikai arī izvēlās mājvietu? Pieņemsim, ir daudz dzīvokļu māja, kur pilns ar kaut kādiem dzērājiem, tur visādiem tādiem, un apmēram tas kontingents vienāds. Un, kad tu esi kaut kādā citā, nezinu, tur enerģētiskā līmenī, tad tu uzreiz izvēlēs, varbūt, māju, kur ir tīrāka gaisotne, vai kā, vai tu tici, ka tas tā? Jā, noteikti savā ziņā tas... tas neapzināti notiek. Bet... Jā, tas notiek neapzināti. Pieņemsim, arī mēs izvēlējāmies, mēs kā pārcēlāmies tur, kur pašlaik mēs dzīvojam. Es jau, vadoties uz, kas ir pieejams, un arī, tuvu ūdens forši, devai ņemam, vai ne? Bet māja izvēlās arī
tā enerģētiski saka, pieņemsim, vat man nākošajos, vat tur 5 vai 10 gados, kamēr es te plānoju dzīvot, man ir jāiemācās šis un šis tā kā dzīves mācības vai jāaiziet cauri šādai pieredzei. Neapzināti tas notiek, kad tu tiešām izvēlies savu mājokli, lai viņš tev palīdz tikt dzīvē uz priekšu, un tas nenozīmē, ka viss būs tikai, ka visam jābūt ir tā kā rožu dārs, jā, tur viss notiek ļoti labi, jo mājas iekārtojums un plānojums ļoti, kā lai saka, tiešām ietekmē, to tavu dzīves ceļu un pieredzi. Tā kā tā, es arī pati to sevis esmu izjutusi, un kad man pieņemsim, es paskatos uz savu mājas plānojumu, un es zinu, kad manam vīram ir bijuši negadījumi, un viņš ir ievainojis celi, un man ir bijis viens negadījums, un es tieši esmu izvainojis celi. Tad man rodas jautājums, kāpēc tieši celis? Interesanti, ka mums abiem diviem sakrīt, kas mums ar ceļiem kaut kas nav kārtībā. Un tad tas notika tieši pirms es sāku studēt to vastu un mācīties pritīgam. Un tad es zinu, kāpēc tieši ceļi mums ir tā vājākā vieta, jo mums mājā trūkst tāda sektora, kas tieši tas sektors arī atbilst par muskulu skeletu un tajā sakarā arī ir ceļu veselība, ja tieši, jo katra mājas daļa atbilst arī savai ķermeņa daļai, jo tā māja ir tavs templis, arī tāpat kā tavs ķermenis ir tavs templis. Un tad mums bija tāda pieredze ar tiem ceļiem un ceļu sava ievainojumiem vai, grūtībām tur. Tā kā ļoti interesanti. Kā ir, piemēram, ar tom vastu principiem, viņus ir... Vai viņus iespējams ir ieviest viegli, nezinu, jau uzbūvētā standarta dzīvoklī, vai tas strādā tikai tad, ja māju būvē no nulles, tur, es nezinu, pļavas vidū? Kāds ir, ka tu izvēlēsi jau dzīvokli, kurā, tu neesi izvēlējies, kur būs novietot logi, kur būs durvis? Kā tad ir? Jā, ideālais variants, protams, ir, ja tu ceļ māju, būvē māju no nulles, tad var izvēlēties pat bija pareizo vietu novietojumu uz zemes, tieši kur mājai ir pats labākais novietojums, un arī attiecībā pret ziemeļiem un austrumiem, kas ir svarīgas pozitīvās enerģijas, elektromagnētiskās enerģijas ienākšanai. Bet, ja tev ir dzīvoklis, tad kā tu vari to... Jā, ja tev ir dzīvoklis, protams, tas ir, gandrīz tu vari sasniegt to pašu efektu, bet tad ir vajadzīgi kā lai saka, tools, darbarīki tam visam, to visu tā kā neutralizējot un harmonizējot un saskaņojot. Bet tas ir iespējams. Es arī dzīvoju dzīvokļu mājā. Man ir cilvēki gan kā lai saka, stāv augstāk un zemāk un blakus un tā tālāk. Tā kā dzīvokļu mājās vispār enerģijas ir ļoti jauktas. Un tad arī vajadzīgs, pieņemsim, to citas enerģijas izslēgt, lai viņas vienkārši nemaisās tavā laukā un dzīves vietas laukā. Bet tas ir viss izdarāms. Ir vesela tehnika, vēdiskā tehnika, kas to tieši dara, neutralizē, pieņemsim, ja logi ir nepareizā vietā enerģētiski, tad viņas var aiztaisīt ciet, un ja arī viņi trūkst, viņas var atkal tur pielikt, ja viņi ir vajadzīgi, iebūvēt enerģētiski. Tā kā tas viss ir izdarāms un nekādas pārbūves un nekas nav vajadzīgs, jo enerģētiskais dizains tiešām strādā enerģijas līmenī. Tā kā es to priekš esmu darījusi, es esmu citiem darījusi un atsauksmes ir pašas. Jā. Varbūt tu vari pateikt... vai paskaidrot, mēs te visu laiku runājam vastu. Varbūt kāds vispār pirmoreiz dzird, bet ar ko vispār vastu atšķirās no feng shui? Vai no kurienes vispār nāk vastu, ja kāds pirmoreiz dzird šo vārdu? Jā, tā kā man bija, es tā arī prasīju, kas tāds vastu tāds ir, un tad tā ir vediskā zinātne, ļoti, ļoti veca, mēs ejam atpakaļ
cik 10,000 gadus, no 7 līdz 10,000, man liekas, ir uzrādīti no veciem rakstiem. From the scrolls, no ruļļa, vai kā viņas sauc. Nu, lūk, un vēdiska zinātnē, kas nāk no Vēdas grāmatām. 4 grāmatas. Ir Vastu šastra zinātne par dizainu un arhitektūru, un kā tu dzīvo harmonijā ar dabu. Ir arī Arjuvēda, un tas ir zinātne par veselību un veselīgu dzīvesveidu. Ir arī Džautiša, tas ir astroloģija vēdiskā, un ir arī joga un meditācija. Tas viss nāk no Vēdām. Feng Shui ir cēlies no Vastu šastras, bet tajā laikā, pa to laiku, kad viņš ir no Indijas, no vieniem kalniem gājis uz otru pusi, uz Ķīnu, ir pazudušas dažas, man liekas, kad ļoti svarīgas, kā lai saka, informācija, jo tā, pieņemsim, Feng Shui cēlies no Vastu. Un kā es to varu pateikt tā, ka Vastu ir balstīts uz universāliem 5 elementiem, un tas ir ūdens, uguns, zeme, gaiss un ēters. Ēters tas ir visums, visuma enerģija. Un Feng Shui viņam arī 5 elementi, bet tikai 3 no Vastu elementiem ir vieni tie paši. Tā kā, pieņemsim, Feng Shui ir ūdens, uguns un zeme, bet viņiem gaisa un visuma vietā ir koks un metāls. Tā kā nezinu kāpēc, bet viņu Feng Shui tieši tie elementi ir tikuši mainīti. Bet ne jau, pieņemsim, es nesaku, ka Feng Shui ir nepareizi vai Vastu ir pareizi un tā tālāk. Abi divi strādā. Un abiem diviem, pieņemsim, to praktiski ieviešot mājās, tu dabūni diezgan savādākas enerģijas. Es pirms pamēģināju Vastu arī mācījos Feng Shui, un es zinu, ka tas strādā. Un es tikai īsti nesapratu, kas un kā. Es nopirku arī vienu dārgu kursu, un tad Feng Shui savu māju. Bet manā pieredzē tās enerģijas bija diezgan tādas agresīvas, un es nejūtu labsajūtu un mieru un labklājību tādā nozīmē, kā es sajūtu to no Vastu. Enerģijas tomēr ir savādākas. Un tos var vairāk pastāstīt tajā kursā, ko mēs kopā, ko tu taisīsi, un es atkal pastāstīšu vairāk tieši pa mājas vidi. Un tur es dziļāk pastāstīšu, kas un kā. Bet, protams, abi divi strādā. Tas ir enerģētiskais dizains, tikai kā tev rezonē tas viss. Un es zinu, ka man pašai vienkārši par cik es gribu dziļāk rakties un saprast to būtību, kā katrs elements tavā vidē tevi ietekmē un kāda enerģija tu no tā var sagaidīt. Tas ir atšķirība tomēr. Varbūt tu vari padalīties, kā vispār tu pati šīs zināšanas ienes savā ikdienā un kam tu reāli savās mājās pievērs vislielāko uzmanību, lai uzturētu gan pārpilnību, gan miera enerģiju. Un varbūt vari iedot arī kaut kādus padomus, teiksim, mūsu klausītājiem, skatītājiem, kas ir tās, kam reāli visvairāk pievērst mājā uzmanību, kas visvairāk enerģiju paņem. Kas ir tas, ko tu pati sāksim ar to ievēro savā ikdienā, kam tu pievērst uzmanību un pēc tam, ko tu ieteiktu citiem? Jā, un ikdienā, zinot un mākot to Vastu enerģētisko dizainu, zinu, ka liela uzmanība ir jāpievērš tai vietai mājās, kur tieši enerģijas nāk iekšā, pa kurieni un kurā pusē tieši viņš nāk iekšā. Ziemeļaustrumi ļoti svarīgi tādā ziņā. Un sev mājās tiešām pievērst lielu uzmanību, lai viņas atvērtu un lai tām enerģijām vienkārši ir kur ienākt iekšā. Otrs ir toaletes, kā lai saka, netīra ūdens enerģija. Un tas arī baigi ietekmē, jo par cik man, pieņemsim, viena no
Jā, vannas izolām toaletēm ir enerģētiski nepareizi novietot mājās. Tur bija tiešām liela uzmanība, lai to visu tā kā neutralizētu un tā tālāk dabūt gatavu. Bet, nu, protams, viss ir iespējams, gan ar to enerģētisko dizainu praktiski un arī ar savu nodomu, jo nodomam ir ļoti daudz spēka tiešām. Un ar to nodomu vienkārši, ka tev māja ir atvērta, māja ir harmonizēta, viņa ir iesvētīta, viņa ir aktivizēta visam šīm enerģijām, lai viņas brīvi varētu plūst. Un tā kā arī apziņa, pieņemsim, ir ļoti liels spēks tam visam. Ko es varētu ieteikt tev, kas klausās, un par šo te enerģētisko dizainu uzzina tikai pirmo reizi, būtu pagaidi, man bišķiņ jāpadomā tagad ir, ko es tev varētu ieteikt jau. Jā, īstenībā zinu, atceros. Kā tu guli, un tas, pieņemsim, virziens, kā tu guli, kur tu esi tavu galvi novietot, pieņemsim, tu vari paņemt gan katru telefonu, piemēram telefonu, ja, tur ir tādas aplikācijas, ka tu uzliec kompasu, ja? Vienkārši skaties, kur tev ir ziemeļi un kur tev ir austrumu un tā tālāk uzzini to. Un guļot pret dienvidiem, tas ir pats veselīgākais, ko tu vari darīt, jo, pieņemsim, es arī kursā vairāk pastāstīšu dziļāk, kas un ko nozīmē un tā tālāk. Ja pieņemsim, kādas enerģijas mēs saņemam, ja mēs guļam pret ziemeļiem vai austrumiem un tā tālāk, vai arī, pieņemsim, strādājot, ja, loģiski domājošiem, vajag vairāk ziemeļus un magnetisko enerģiju nekā austrums, piemēram. Nu, lūk, bet guļot pret dienvidiem, tas ir pats veselīgākais, jo tev ķermenim, tavi ziemeļi ir tev galva un smadzenes, un ja mēs guļam ar galvu pret ziemeļiem, tas sanāk, ka divas pozitīvās enerģijas viņas vienkārši viņas atgrūžās. Bet tev, lai labi izgulētos, ir vajadzīgs gan viena pozitīvā, gan viena negatīvā, un ziemeļi ir pozitīvā, un tad tie tavi dienvidi, pret kuriem tu guli, ja, liec galvu, tas būs tas tavs mīnusiņš, un tad ir tā harmonija, balans, tad tu vienkārši vislabāk izgulies, tad tavs mieklis ir kvalitatīvs, un, veselības ziņā dienvidi ir paši labākie, otri labākie ir austrumi. Un tad es vairāk kursā pastāstīšu tuvāk, kas ko nozīmē, jo es saprotu šī informācija varbūt. Es neko nesaprotu, un daudz viss nāk jauna informācija un grūti to paturēt galvā un uztvert. Tā kā kursā viss būs vairāk sakārtots. Kā ir varbūt ar priekšmetiem? Es varu padalīties tīri ar no savas puses. Es neesmu vastūs pečuks, ja? Bet man vienmēr intuitīvi, man tā būja ir spoguļi. Un es arī, kad es dalījos ar savu pieredzi Ēģiptē, mēs arī dažādās viesnīcās palikām, un vienā viesnīcā bija tā, kad telpā, kur tu guli, visās malās spoguli. Pretīm gultai, sānā uz durvīm, kaut kāda glezna aizmugurē, kur man likās ļoti tumša. Un ko es reāli daru ceļojumos? Es ņemu līdzi kvēpekļus, es reāli kvēpinu, ja kāds ir ar mani, tad es palūdzu aizvert to dūmu detektoru, ja, es izkvēpinu visus spoguļus, jo spoguļi ir portāli. Un es zinu, kā man arī viena draudzene, kas ar Avastu nodarbojas, dalījās, ka viss briesmīgākie portāli, kur spoguļi viens pret otru, tad noteikti tas ir veikala garderobes, ja, kurās mēs varbūt šatad kādu laiku pavadam mēroties ar drēbēm. Un es izkvēpinu vienmēr, tas ir mans tā kā mast, es vienmēr izkvēpinu spoguļus, ja tas ir kaut kurim ir gultam. Es zinu, kad ir slikti redzēt sevi spogulī, ja tu guli. Tieši tā. Tad es aizklāju spoguļus, un tajā viesnīcā, kur mēs palikām, un manais virs gultas bija kaut kāda tumša glezna, es reāli gultas pārvalku klāju virsū, lai es to gleznu neredzētu. Varbūt kāds domās, ka kuku, bet es ticu arī, ka tas ļoti ietekmē, un dzīvojot arī dzīvoklī, es atceros arī gadus atpakaļ, kad es bieži kaut kur arī lidoju projām.
es vienmēr turēju to, nu, es tīri varu par garīgo plānu, kā es ar to darbojos, var padalīties. Es arī, man pat bija izveidots manā dzīvoklī tāds tā kā gaismas portāls, kurš turēja lauku tīru, un es pat arī iztēlojos, kā būt reāli es uzlieku tādu aizsardzības sudraba sienu gan apakšā uz grīdas, gan virs manis, gan gar visiem sāniem, un katru nakti, kad es gāju gulēt, es vienmēr izteicu nodomu, nevis lai tikai man ir aizsardzības kupols, bet lai man tas aizsargā no citu cilvēku enerģijām, kas arī dzīvo šai mājā, no citu cilvēku visām domformām, un ka es no tā attīros, un kad es braucu prom, es arī turēju tā kā aizsardzības lauku dzīvoklī, lai tā, kad es atgriežos, lai, šis te lauks vēl tur ir esošs, ja tu aizbrauc prom, un tu vienkārši atlaidi, tad varbūt tā, ka tu atbrauc, un tu atkal jūti, nav tā enerģija tik tīra. Un par spoguļiem, jā, spoguļi ir visspēcīgākie portāli, un spoguļus es arī savās mājās bieži izkvēpinu. Īpaši nedod Dievs, ja ir bijuši kaut kādi strīdi, konflikti, spoguļi, ar to visu var uzsūkt, un tāpat es esmu dzirdējis, ka nav labi turēt guļamistabā grāmatas, jo grāmatas satur arī diezgan spēcīgu enerģiju, un ja tu guli istabā, kur tev ir, es nezinu, vesela bibliotēka, tad tas arī tev var ietekmēt. Tad, protams, es esmu dalījusies par telefoniem, es katru nakti slēdzu telefonu uz lidmašīnas režīmu, ja ir iespēja slēdziet ārā Wi-Fi uz nakti, jo tas arī ietekmē mūsu miega kvalitāti, un es zinu, ka nav labi gulēt ar kājām pret durvīm. Un es tev gribētu pajautāt, šādi mazi knifiņi, ko tu arī varētu pielikt no sevis, piemēram, kā ir tur, es nezinu, televizors istabā, vai reāli tev ir spogulis, ko no tādām lietām tu vari piekomentēt, ko ievērot, ko... Jā, spogulis, tev taisnība, tas, ko tu pateici par spoguļiem, pilnīgi piekrīt visam. Tiešām nav labi redzēt sevi spogulī guļam, bet vispār spoguļi un guļamistab viņi neiet kopā, tā kā labāk nevajag spoguļus guļamistabā. Pa grāmatām arī piekrītu, un ir tīpaši neko neturēt zem gultas vai kurpes vai vispār kaut kādas lietas, ko reti izmanto, vispār arī gultas apakšai vajadzētu būt tīrai, lai tās enerģijas neiedarbojas. Tad, kad, tajā laikā, kad tu vienkārši guli kurpes, pieņemsim, tas ir pa pagātni, kur tu esi staigājis dzīves gaitas, ka, pieņemsim, arī viņām ir enerģija, kur tas bijis, ar ko ir bijis, kas notika tad, kad tu biji tur un tā tālāk. Tā kā turēt arī gultas apakšu tukšu, labi ir koka gulta, tas arī vislabākais, pieņemsim, nevis metāla vai tā tālāk. Gultas galgals ir labi priekš stabilitātes. Zinu, kad arī daudziem varbūt nemaz nav gultas galgaļi, bet tas ir labi, kad ir galgals stabilitāte. Jā, kas vēl, jā, spoguļi vispār, viņiem arī ir sava vieta mājās. Viņus var likt enerģētiski, pareizi viņus likt ir pie ziemeļu sienām un austrumu sienā tikai, jo spogulis enerģētiski gan portāls, bet gan arī mājās viņš ir kā loks. Viņamsim jau enerģētiski, viņamsim tev mājā vajag logus pie tām sienām, tad to var panākt arī ar spoguli, kad tu pieliec pie sienas. Es stātīšu vairāk kursā. Lūk, bet jā, tādas ziņas un arī gaismai ir jābūt labam apgaismojumam. Krāsu ziņā nekādas sarkanus, ļoti enerģijas zina uguns, ja? Krāsas nelietot, bet vairāk zemes toņus un tādus bēšīgus, brunganīgus, tiešām zemes dabas toņus. Arī atkarībā, kur tā guļamistaba atrodas mājas plānojumā, bet vispārīgi tas ir labāk zemes toņi. Tieši stabilitātes iegūšanai. Kā pieņemsim ir, ja tu sajūti cilvēku, mēs jau esam katrs tik individuāli, ja vienam tur dara bēšīgas guļamistabās sienas, ja citam varbūt tur pelēcīgas zilganas, kā tu to sajūti? Tā kā enerģētiski savienojoties ar cilvēku vai vienkārši tā kā ir kaut kādi arī vastu standarti, kad guļamistabā tikai tādas krāsas var? Jā, visiem jau ir savi standarti, mācība un zinātne kā tāda, bet arī es uzskatu, ka nevar būt, tā kā 1000% šitas ir viss un viss pārējais ir galīgi garām.
tā fleksibilitāte jau arī ir vajadzīga. Pieņemsim, ja tu esi cilvēks un tev tiešām patīk rozā, nu, bet, protams, tad, ja tev tas sagādā prieku un ja tev tas nomierina, protams, ok, lieto to rozā krāsu guļamistabā vai kaut kādā, vienalga, kurā veidā, vai tas ir spilvens, vai tā ir varbūt kaut kāda aizskara vai slienas vai gultsveļa vai vienalga. Tu individuāli, tev taču arī ir ļoti liela ietekme, nu, pieņemsim, tavai labsajūtai. Tava vide ir tikai 1/3 daļa no visas ietekmes. Tev arī ir ļoti liela vara, pieņemsim, par savu labsajūtu, kā lai to pareizi pasaka. Ja tev patīk kaut kāda krāsa, tas arī svarīgi to cienīt. Protams, ja tev gribās šausmīgi sarkanu, un, protams, es tev teikšu, ka labāk nevajag, un tad es tev pastāstīšu, kāpēc un kāda ieteikuma viņam tajā krāsai būs guļamistabā, bet tās individuālās vēlmes, tas ir ļoti svarīgi viņas cienīt un atrast to līdzsvaru, jo arī zilas guļamistabas var būt ļoti mājīgas un varbūt tieši tev ļoti kā lai saka, nomierinošas, jo tas ir ūdens un varbūt dzirdot ūdeni, tā kā ierakst un pie tā aizmigt, tas tev nomierina. Ak, Dievs, tur ir ļoti daudz, man liekas, tieši mājas dizainā tādi knifiņi, kur tu to labsajūtu var sasniegt. Bet, nu, protams, apakšā visam ir zinātne un to visam ir paskaidrojums, ka gultai būtu labāk būt šeit, nevis pie citas sienas un tā tālāk. Bet es domāju, tas ir viss, zin, tā kā, nu, pa vīru vietu, tev līdzsvars arī ir jājūt un jāsasniedz. Tā kā tev labsajūta, tas ir pats galvenākais. Tu minēji, ka zem gultas nav labi turēt tur kaut kādas, nezinu, drēbes, ja tur apavas. Kā ir ar guļamistabā vispār ar drēbes skapi? Vai kā ir vispār ar skapi, kurā ir, teiksim, kopā gan vīriešu drēbes, gan sievietes? Kā tas varbūt ietekmē? Jā, individuāli, pieņemsim, mūsu guļamistabā ir tikai mans drēbes. Kaut kā tā sanācis, kad man vīras skapis ir citā vietā. Bet nu, arī skapiem un vispār lietas turēt, pieņemsim, ja tur plaukt un tā tālāk, arī ir sava vieta. Skapis un plauktu un grāmatplauktu un tā tālāk, viņi tā kā zina enerģētiskie kalni, ja, viņi ir augsti. un lieli un kā lai saka, aizņem daudz vietas un tiem ir sava vieta mājas dienvidrietumos vai rietumos vai dienvidos, atkarībā kāds mājas plānojums ir, lai viņi enerģētiski būtu kā tavs aizsargs, tā kā liela klints aizsargs tā tālāk. Tā kā, ja garderobe ir novietota pareizi guļamistabā, tad tur nav nekādas problēmas, tad ir viss ok. Viņai jābūt tieši tur, kur viņai jābūt. Bet, nu, protams, guļamistaba ir domāta atpūtai. Un izgulēšanās un uzlādēt baterijas un tā tālāk, tas ir numur 1. Tā kā, pieņemsim, guļamistabas bez garderobes arī ir ļoti pieņemami. Viss kārtībā. Kas ir tie tā kā sarkanie karodziņi, flagi, kuriem tu tā kā uzreiz pievērs uzmanību, ja tu, es nezinu, aizej ciemos vai kādā jaunā objektā? Kas ir tas, ko tu uzreiz pamani? Toaletes novietojums. Toaletes. Jā, tu zini kā, tu esi tik daudz mācījies un viens kurs pēc otru un viens certifikāts pēc otru, zini kā, tu tagad tāds ieprogrammēts, zini, nevar ieiet mājā vai kaut kādā telpā, zini, tā tas analītiskais prāts, viņš jau ieslēdzās automāti, zini, tā kā nav nekāda podziņa off, on and off, viņa vienkārši ir on visu laiku. Bet, nu, toaletes novietojums, jo toalete tas ir tā kā, bet redz, ja viņa tev ir mājas, tur, kur enerģijas nāk iekšā, ja, ziemeļa austrumi, ja tev ir toaletes enerģētiski nozīmē, kā tā enerģija ienāk iekšā, viņa tikpat arī ātri tiek aizskalota, ja, podā, kā iekšā tā ārā. Un arī centrā un stāstīšu vairāk, kas un kāpēc kursā, jo tad vienkārši var vairāk pievērsties un izprast to visu, kas un kāpēc. Bet, nu, toaletes novietojums, tas ir viens no,
kā lai saka, lielākiem no-no, kas var vienkārši, tu justies, pieņemsim, enerģētiski, tu jūties, bet tu esi nogurs visu laiku. Kāpēc tu esi nogurs? It kā tu esi vesels cilvēks, tev nekas nekaiš, nekādas kroniskas slimības tev nav, bet tev tāds nogurums, un arī, pieņemsim, darbā viss ir ok. Bet tu vienkārši nezini, no kāpēc tu visu laiku jūties, bet vairāk nogurs nekā tev jābūt, ja? Vai arī kā nauda ienāk iekšā, tā viņa jau viss jau 5 dienas un jau alga jau ir jau viss notārēt un vēl mēnesis, ja, pusmēnesis vēl paliek un jāizdzīvo un tā tālāk. Kad vienmēr atrodas kaut kāda situācijas dzīvē, kad atkal šite kaut kas noplīst, kaut kas nolūst, kaut kas sabojājās, atkal kaut kas jauns jāpērk. Zin, kā tādas situācijas rodās, ka vienkārši izdevumi ir vairāk nekā tie ienākumi. Tādas lietas. To arī viss var enerģētiski sakārtot, teiksim tā. Un tad saistībā ar šo varbūt vēl tāds jautājums. Kā vispār tā telpas sakārtošana mums reāli palīdz piesaistīt vairāk naudas vai iespēju, nezinu, to iekšējo pārpilnības sajūtu, par ko mēs arī kursā runāsim. Kas ir tas, kas tā kā palīdz? Jo es zinu arī, cik es zinu, nav labi turēt mājā, ja mazas niansītes, bet tiešām viņas ietekmē ar to pārpilnību. Piemēram, ja tev mājās ir tur, es nezinu, ieplīsuši trauki, jā, vai tu ej uz darbu, uz ofisu, baigā tur caca, jā, atnāc mājā, caurās zeķēs, staigā netīrās biksēs, kurš tad skatīsies, jā, vai tev tur, kā mums ir. Tieši tā. Es pieminēšu, bija gadījums, kad es ar Agnesi, tikāmies Zviedrijā. Agnesei tur reāli kaut kāds 15 gadus bija tāda maza ķemmīte, kur viņai bija ļoti tuva un mīļa. Un es Agnesei, es saku, zinu, Agnes, ja tu gribi būt reāli, lai tev dzīvē nāk pārmaiņas, vispār ķemmes un mati, ja nevēl te matus bieži ir vērtīgi nogriezt, jo tie ar satura enerģiju. Un ķemme ar uzsūc enerģiju, vai bieži viņu izmazgā, vai tur izkvēpini, vai nomaini jaunu. Un Agnesei tā mīļā ķemmīte, un es skatos, domāju, ja tu tādu ķemīti lieto, tad tu visumam rādi, kad es neesmu atvērta pārpilnībai, un es tur Agnes programmēju, bet, protams, neizspiedu. Saku, vai Agnes parāda visumam, ka tu esi gatava atvadīties no tās ķemes un iegādāties jaunu. Un Zviedrijā tur pilns ir ar kanāliem, upēm, ezerām, un tieši Agnes arī dzīvo tādā vietā, kur visapkārt ūdens, un mēs abas gājām, taisījām rituālu un to ķemi metām tajā kanālā iekšā, ka viss ar Dievu. Un es zinu arī, kad, piemēram, es esmu minimālists. Ja es ieju telpā, kur ir ļoti daudz visādi tur figūras vai mēbeles vai lietas, es jūtos nospiesta. Un tāpat arī man nepatīk, ja daudz lietu, jo tās krāj putekļus, tās krāj enerģiju. Man tur no Ēģiptes ir kaut kādas figūriņas, bet man nepatīk nekādas tur speciālas, nezinu, visādi mazi krāmiņi, jo no viņiem ir jātīra visu laiku putekļi un gribas atvieglot sev, nezinu, visas interjera vai visas lietas, lai tev būtu mazāk to lietu un mazāk jātīra. Un, kad tu arī aizēji uz, nezinu, tur aizietu ciemos pie kāda cilvēka, kurš ir tajā savā patērētāja mindsetā vai zemās vibrācijās, visbiežāk šie cilvēki ir ar vienādu uzvedības patērnu, ka viņi iegādāsies visus atlaidītēm, daudz visādus tur sauksim tos pa sūdiem, sūdiem, pilna māja ir, un tu saka, man nav naudas tām, bet ja mēs visu to sūdu savāktu un paskaitītu, cik tas maksā, tu reāli jau, es nezinu, būtu atļāvusies tur ceļojumā aizbraukt, ja? Vai tieši tas pats ar ēdienu, ko es arī dalījos detoks kursā, liekas, kad veselīgi ēst ir dārgi, bet paskaitiet, cik tur tās pašas doktordēsas, cik tur viss tur kapučīno tur un bulciņi tur, ja tu savāc to summu, tas ir tas pats, kas ieguldīties un nopirkt tur biodārziņus, biogaļu. Tā kā tās ir prioritātes un cik ļoti tu novērtē sevi. Un, protams, kāds arī teiks, tur mājās remonts, tas ir dārgi. Jā, tas ir dārgi, protams, īpaši tagad, bet ar kaut ko ir jāsākot, vai es nezinu, iztīri savu māju no kādiem krāmiem, kurus tu 10 gadus neesi lietojis, jo, kā es saku, ja tu, man ir tāds princips, ja tu pēdējos vismaz 3 gadus neesi preci izmantojis, tev viņu nevajadzēs. Ne ar visām, bet ar daudzām. Tas pats ar drēbēm. Man arī agrāk bija tā, ka man bija kaut kāda šopaholisma problēmas, man bija pilns skapis ar visādām tur 50 džinsām un 30 žaketēm.
Un, nu to žēl, ja tur izmest vai atdot vai pārdot, jo kaut kad jau es viņu uzvilkšu. Un nekā. Un ar laiku, jo es vairāk ar sevi strādāju, jo arī, piemēram, es aizgāju pilnībā prom no sistēmas darba. Un man iekšēji bija tāds, ka visas drēbes, kuras es nesāju, kad es tur strādāju, es viņas negribu vairāk. Un es reāli vai nu kādam atdevu, vai nu kaut ko izmetu, vai nu kaut kur pārdevu. Un viss, un es sapratu, ka viss, es esmu jauna personība, es darbojos tagad vispār citā sfērā. Un es gribu jaunas drēbes, un es tagad pērku mazāk drēbes, un, kā es teicu, labāk kvalitatīvas, kuras tu vari ilgāk nesāt, bet man nav pat skapi no kā iztīrīt, jo man jau viņas ir tik daudz revidētas. Un ar to ir jāsāk. Tas jau ir mazs pamatiņš, ka tev tā pārpilnība ieplūdīs. Un tu vari iziet entos kursus, kā nopelnīt 10 000, kā tur to. Nu labi, tu nopelnīsi, bet tu tikpat ātri viņus iztērēs, jo tev tas patērētāja mindsets pirkt krāmus nekur nepazudīs. Un es arī tagad sapratu, man arī agrāk bija tā šopaholisma, ja? Tādas tā kā atkarības, kad tev dzīvē nav bijusi tur mīlestība, vai neesi sajūtus tādu patiesu prieku, un vienīgais, kas tev to mazo pāris minūšu prieku dod, ir mantas, kuras tu nopērci. Un man ilgi šī problēma bija pat laiki, kad es reāli strādāju no algas līdz algai, un mana ikdiena, ja, tur cits tur, nu labi, es arī ceļoju tajā laikā, bet tāpatās man bija nākamā mēnesis ieguldīšu, nopirkšu tādu somiņu, un pie tam es pirku kaut kādas lietas, kas, ja kāds finansists pastītos manas iespējas, es to it kā nevaru atļauties, un arī man nav bijuši tāda sajūta, kas ir dārgi, kas ir lēti, to jau mēs paši tā kā radam, ja, to, kas ir dārgi, kas ir lēti. Es varbūt varu pelnīt tikpat, cik tu, bet, teiksim, man tur, nezinu, nopirkt divānu pat tik tur 1000 liksies, es esmu gatava investēt, un tev liksies, nē, tas ir dārgi, labāk es tur nopirkšu IKEA polimateriālu tur divānu vai 10. Es nesaku, ka tas ir polimateriālu divāns, tas ir slikts, bet tās prioritātes, un tagad arī es saprotu, īpaši pēc tā sievišķības kursa, manī kaut kas ir tik ļoti nošiftojies, ka es saprotu, reāli arī tās pašas somiņas, tas viss ir jauki, bet tas nerada tādu prieku, kā investēt sevi, tur dējas, masāžas, tagad retrīti, tur kaut kādi, nezinu, kursi, kuros arī pagājuši gadu es tur ieguldījos, investēties pašos retrītos. Un es saprotu, tas mani maina, tas mani piepilda. Es nopērku, agrāk arī bija nopērts kaut kādu lietu, viņa reāli, 2 gadus stāv jauna lieta. Ne es viņu izvilku, ne es viņu ko. Un tā daudziem ir, un tāpēc tā pārpilnība, mēs nesaprotam to, ka mēs paši viņu bieži bloķējam. Un neviens jau nav vainīgs, protams, tas nāk no dzimtas, tur jāskatās kādi bloki, no ģimenes, no sistēmas, kādā mēs esam auguši. Plus ir kolektīvais egregors. Latvijā es viņu ļoti izjūtu, ka es teicu, es biju Ēģiptē, lai gan tur ir baigā nabadzība, jā, arī tur ir bagātie nabagie, tur nav tādi pa vidam, bet tur cilvēki ir, kā saka, davoļnī, viņi dzīvo savā nabadzībā. Te visu laiku ir tā trauksmes sajūta, stress, viss paliek dārgāk. Ja tu sāc tajā visā ieciklēties, tad tiešām var nojūgties un nekādu nākotni ar prieku nevar vairs manifestēt, jā. Un jā, tāpēc es uzskatu, ka tas ir svarīgi, un plus arī mēs tik daudz runājām te par tā kā Agneses tieši to profesiju. Varbūt tu, Agnes, vari pielikt no sevis par to pārpilnību, un tad es tev tīri pa sieviešu tēmām gribu šo to vēl pajautāt, lai tu padalies. Jā, mājas ziņā īstenībā, Elīna, tu pat atbildēji savu jautājumu, man liekas, par to visu, ka less is more. Un vairāk, labāk tiešām kvalitāte nekā kvantitāte. Un, pieņemsim, vastu enerģētiskajā dizainā, mājas dizainā, ir arī svarīgi skatīties, kur tā nekārtība ir. Jo, pieņemsim, mājā nekārtība, pirmais, ja, vispārīgi, tas ir, enerģija vienkārši tur iekšā, viņa nav ko elpot. Viņa nevar, viņa vienkārši ir stagnāt, ja? Viņa ir neelpojoša, nevar kustēties. Un enerģija ir kustība, viņai jākustās visu laiku brīvi, jāplūst cauri plūsmā. Un, ja pieņemsim, es paskatītos uz tavu plānojumu, un tagad tu pateiksi, jā, man parasti šeit ir nekārtība, vai skapī nekārtība, vai vienkārši man ir grāmatu plaukts, es vienkārši durvis aizver ciet, es to nekārtību negribu redzēt, bet viņa tur ir, un tā tālāk. Atkarībā, kurā mājas sadaļā tev tā nekārtība ir, viņa tev var bloķēt vai attiecības, lai ir mīlošas attiecības, vai arī karjeru,
finanšu plūsmu, pašizaugsmi, veselību un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Pieņemsim, es mājā, mums nav nekārtības. Es zinu, tas izklausās tā kā, vai tas vispār iespējams? Jā, tas ir iespējams. Es zinu, kur viss ir novietots. Es zinu, kur šķērs stāv. Es zinu, kur mums ir bērniem ziemas bikses, ja, un tā tālāk. Tā kā tas tiešām ir iespējams, jo tas viss, visumā es tagad visu šito var sasumēt vienā tādā teikumā. Tas viss nāk no tevis pašas. Jo tev vairāk apziņa un saprašana ir par to, kā tev māja ietekmē, vai arī tev dzīve, vai tev drēbes, vai tev skaps. Nu, viņam to, ko tev Līna stāsta, ka tev, bet šī drēbe asociējās ar pagātni, es viņu tagad ņem ārā, met ārā, jo es tāda vairs neesmu. Tāpat arī ir mājā, pieņemsim, man arī nav tik daudz lietas, mēs dzīvojam diezgan vienkārši, mums viss, kas mums ir, to mēs lietojam. Ja mēs viņu nelietojam, mēs viņu arī vienkārši atdodam citiem. Pieņemsim, bērnu drēbes arī ļoti vienkārši kā izaug tā uzreiz labdarībai vai kaimiņiem vai kādam, kam tas ir vajadzīgs uzreiz momentālai. Jo, pieņemsim, tu to vietu atbrīvo, tad enerģētiski kaut kam citam ir vieta, lai ienāktu tavā dzīvē. Un ja tā ir nekārtība un viņa tur vienkārši stāv un tā kā, viņa tev neko labu nedod, viņa vienkārši tev rada problēmas, rada stresu, un no stresa atkal iziet visas pārējās problēmas, gan veselības problēmas, gan karjeras un attiecību un vispār pašsajūtas problēmas un tā tālāk. Par to var vēl runāt daudz un dikt. Bet jā, tur taisnība. Ja nelieto, priekš kā viņa tev vajadzīga, dod iespēju citam, kas tev ir vajadzīgs, lai viņš vai tas ienāk tavā dzīvē, lai viņam būtu vispār iespēja ienākt tavā dzīvē, enerģetiski. Es arī tieši uz sevi arī gadus atpakaļ es pieturējos pie principa, tev ir žēl no kaut kā šķirties, atvadies, un tev atnāks vietā, es nezinu, kaut vai, ja tā ir drēbe, atvadies no mīļākajiem svārkiem, un pēc tam tu atradīsi vietā kaut ko vēl labāk, tas ir vienkārši reāli tā strādā. Un es nezinu, kā jums, bet man reāli vienmēr ir strādājis tā, vēl gadus atpakaļ, tiklīdz es izlemšu, teiksim, es nezinu, parūpēties par savu ķermeni, vai es nezinu, pierakstīšu uz kādu procedūru, man momentāli atnāk finanses tam, tā kā momentāli. Ja es tur gribēšu kaut kādas šmotkas pirkt, jā, es to varu manifestēt, bet tas citādāk strādās, bet tiklīdz es investēju sevī, tagad tas ir citā līmenī, ja, tur kursi un tā, pašizaugsme, un reāli atnāk tā pārpilnība. Tas strādā enerģētiski, tieši tā. Tas viens lēmums, tas no sirds priekš sevis, jo tu sevi tik daudz tā kā mīli, ja, ka tu esi gatava atdot to naudiņu. Nauda arī enerģija. Tā taču ir tikai enerģija. Tu viņu vienkārši iedod un kaut kas nāk vietā. Tas ir likums, tas ir universālais likums, jo vairāk tu sevi investēsi sevi un ļausies sevis mīlestībai, jo atradīsies vietā. Vienkārši tam ir, tā kā, mentāli jāuzticās un jāsaprot, ka tas tā arī funkcionē dzīvē. Un tas sāk strādāt, ka tu to testē un tu reāli redzi, ka tas strādā. Protams, mums visiem reizēm ir šaubas, varbūt nē, varbūt tā, ja. Bez tā neiztikt, bet pieķert sev pie domas, tā kā pag. Kuras atkal, jā, tā kā, es protu to ego no malas vērot, ja ieslēdzas tarkšķis, viņu nevar izdzēst ārā, viņš tur patarkšķi. Es arī dalījos Telegramā šodien, es arī tagad spēru soli nezināmajā, es noteikti pēc tam arī vairāk dalīšos, ka es tam visam vairāk iešu cauri. Es nezinu, kā būs, un iekšēji sākumā ar tāds satraukums, bet es tāds stopelīni. Es negribu kā agrāk pa vīrišķo, ja, tur plānot, tur no stresa tā rakstīt kaut kādu schēmu. Es gribu pa sievišķo būt vienkārši magnēts un kā magnēts vienkārši piepildīt savu lauku ar visu. Un, protams, ir jāsāk ar fizisko, ar materiālo savās mājās. Tas viss ir savā starpā saistīts un arī, kad es vadīju detoks kursu, es saku, man pašai visu laiku nāk no augšas vienkārši tā kā instrumenti, kaut kādas tēmas. Es neesmu spečuks ne tur daudzās tais tēmās, ko es esmu arī dalījusies, bet pieņemsim,
Tas pats bija ar kosmētiku, ja pienāca brīdis, kad neiet kopā, tu it kā attīri savu ķermeni un turpini ķīmiju lietot. Vai tu runā par enerģijām, tīru vidi un mājā izmanto tur visādas plasmasas instrumentus, sadzīves ķīmiju, visķīmiskāko, parastos pulverus, tas neiet kopā. Un es arī pagājušajā gadā iepazinos ar vienu vīrieti, kurš reāli nodarbojas ar biošmijo māju celtniecību, gan ar guļbaļķu tām mājām, gan arī ar māla sienām. Viņš taisa māla apdares, jā. Un viņš arī, mēs ar viņu runājam, viņš teica, ko cilvēki brīnās. Un diemžēl, tā arī ir tāda sāpīga tēma, par ko es aizdomājos, kad mūsu sistēma ir radīta tā, ka reāli lietas paliek savā ziņā arī dārgākas, nekvalitatīvākas, ķīmiskākas un negribot ar mūsu visām iespējām materiālajā plānā finansē, mēs nevaram atļauties dzīvot kā agrāk biošmijo, kad mums mājā ir ozolkoka mēbeles, ja tas jau šobrīd ir, es nezinu, super ultra luxury. Agrāk tā bija norma, tagad viss ir lēts, tāds, ka reāli cilvēks palieto, izmet un pērk nākamo, palieto, izmet, pērk nākamo. Un tā ir ar drēbēm, kaut vai tas pats mass market veikals Zara, Massimo. Kādas agrāk 10 gadus atpakaļ bija veikals un tās drēbes, kas tur bija, un kādas tagad ir. Tu pat jūti to aromāti, tu jūti to enerģiju, un es neko nesaku, protams, cilvēku, tu nevar atļauties to citu, nav variantu, kaut kas ir jānopērk. Tas pats ir ar, es nezinu, visām sadzīves lietām, mājas lietām, viss ir tik prasts palicis, un kad es ar viņu parunāju, viņš teica, reāli daudziem cilvēkiem, tiem pašiem īpaši bērniem, ir problēmas ar veselību, patstāvīgi ne jau tāpēc, ka tur bērniņš iet uz bērnu dārzu un saķer, bet tāpēc, ka mājās ir pilns ar visādām ķīmiskām, nezinu, visām šitām sienu špakteles, krāsas, visur ir tā ķīmija kaitīgā. Un ko tad mēs brīnamies, ka mēs elpojam to, mēs mazgājam veļu ar to ķīmiju, mums no sienām nāk tā ķīmija, kas tur, zina, parasto tur grīdu, parketu, kaut kādu prasto poli ieliek. Tas viss ir saistīts, un, protams, ielikt tur dabīgu koku grīdu, ja tas maksā dārgi. Bet ir prioritātes, vai tu iekrāji naudu un ieguldies un, es nezinu, izremontē un nošpaktelē sienas ar dabīgo mālu, jo patiesībā tagad jau arī tās visas mākslīgās visas lietas jau maksā tikpat, cik tur, es nezinu, nošpaktelēt ar mālu sienu. Vai IKEA nav nemaz tie dīvāni tik lēti, kas pa materiāliem kaut kādi polidoli tur, ja, gribi kaut kādu kokvilnas, nezinu, tie tur vispār tūkstošos maksā. Un pat arī es esmu dalījusies par drēbēm. Katrai drēbei sava frekvence, katram audumam, vai tā ir neilons, spandeks, polimateriāli, vai tā ir vilna, ja, kurai visaugstākā frekvence vai lints. Un ko es ar to gribēju teikt? Aizpeldēju. Kad arī tas pats, kas mums tur likās, tur luxury segments ar drēbēm, zīmoli, arī viņi sūdus ražo un prasa vienkārši tas, ka tur 5000 par kleitiņu, bet vai tiešām ir vērts maksāt 5000 par kaut kādu polikleitu? Cilvēki iet galējībās, bet man liekas, tagad ir tas, ka cilvēki sāk īstenībā atvērt acis uz visu šito, un man žēl, ka mēs dzīvojam tādā sistēmā, kur viss ir un tāpēc man liekas, ir svarīgi, ka mēs paši ikdienā darām kaut kādas izvēles, un tas ir katrā sīkumā, pat kādu sveci tu aizdedz, vai tā ir parasta kaut kāda tur polisvece, vai parafīns, tā ir parafīns, vasks, vai tas ir vasks, tas arī ietekmē, ko tu elpo, vai es nezinu, vai tu toaletē tur baigā bijošmijo, toaletē tur parasto kaut kādu ambepūru, tur šito gaisa atsvaidzinātāju izpūt, ja? Tas pats, piemēram, man mājās nav polimateriālu pledu vairāk. Es esmu iegādājusies vilnas, un vilnas arī var atrast, varbūt ne pa 3 eiro, bet, investēt kaut vai 45-50, protams, ir pa 100 un tālāk. Bet tādās niansēs tas jau ir svarīgi ikdienā. Vai ko jūs bērniem velkat? Jā, es zinu tās pašas krokšķības, tas vispār briesmīgākais, ko var nēsāt. Tev ir pēda, kurā ir visi galvenie tavi centri punkti, un tu bērnam, īpaši vasarā uzvelc polikrokšus, un saulē tā polimateriāls karstuma, tā jau mēs to visu mikroplasmasu, visus tos toksīnus uzsūcam. Vienkārši cilvēki par to neaizdomājas, un tāpēc es detoks kursā par to runāju. Tagad mēs droši vien arī šai tēmai pieķersimies šajā kursā kaut kā apvienosim. Man ir 101 jautājums, ko es labprāt tev uzjautātu par māju.
Jo, nu, jā, ir kaut kādas tādas sajūta līmenī, man zināšanas, bet gribas arī tādas tiešām, kur labāk novietot to, kur to. Un pārējot vairāk uz tādu personīgo, varbūt tavu, nezinu, dzīves stāstu, šodien tu man dalījies ar interesantu lietu par saviem sapņiem. Tad es zinu tavu kaut kādu storiju par tavām attiecībām arī gan ar tavu iepriekšējo partneri, gan ar šī brīža vīru. Un varbūt pastāsti īsumā, sākot ar attiecībām, tu šī brīža laulībā tev bija arī sākumā pa sieviešu tēmu šobrīd, ja? Kad sākumā tu biji attiecībās, kad tev vīrs visu nodrošināja, tev mājā bija tur apkopēji un auklīt, un tev nekas nebija jādara. Un tad tas viss aizgāja līdz tam, ka vīrs mājā sēž, un tu esi tā, kas tur pahā, ruhā un pelna naudu. Un tad varbūt pastāsti par to sapni, ko tu dalījies, un kā tas viss aizgāja līdz tam, ka tu šobrīd jau esi atvadījusies no savas sistēmas darba. Cik mums vēl laika ir? Zini, kā, mums nav laika ierobežojumi, bet es domāju vēl pāris minūtes. Es jokojos, jo, zini, kā, taču var taisīt, zini, tā kā deep dive, vai ne, šajās tēmās iekšā, bet, ātri. Takarībā ar sapņiem, tā kā es tev stāstīju, pieņemsim, es to savu enerģētisko dizainu pielietoju, tās pielietoju sev. Vispirms es tā kā zinu, tā kā izmēģinājumu trusīts, vai darbojas uz maniem, kā darbojas, kā es jūtos, kas mainās manā dzīvē, vai es redzu kaut kāds rezultāts, kas mainījies un tā tālāk, ko es gribētu, protams, ar pieņemsim tas, ko es gribētu dzīvē sasniegt, jo katram ir savi mērķi, tas ir personīgi. Lūk, un mans vīrs skeptiķis, viņš jau, labi, darīs, dar, ko tu gribi. Un it kā tam vastu, tur īpaši tur nepievērš nekādu uzmanību. Un viņš pats pēc 3-4 dienām, man liekas, kad es biju iesvētījis un aktivizējis mūsu māju, viņš sajūta ļoti tādu mieru. Un viņš ir tāds, tramīgs cilvēks, viņš nevar nosēdēt divānā, un filmu noskatīties. Viņš 3 reizes piecelsies, kaut ko padzersies ūdeni vai kaut ko izdarīs un tā tālāk. Viņš bija tas pirmais, kas teica, kādus mieru sajūtu. Tā kā attiecību ziņā un arī sapņu ziņā es gribēju stāstīt par sapņiem, aizgāju tur pasētīt par savu vīru, viņa pirmiem izpēdēm tieši enerģētiskā dizaina iedarbībā. Bet mūsu attiecības ir bijušas tiešām, mēs jau abi divi, tā kā attiecības sākam tā kā 3D cilvēki, lai saka normīs, Ej strādā savu darbu, tur shut up un klausi, ko tev saka, un vienkārši maksā visus rēķinus, un daudz nepīkst, un vienkārši dzīvo dzīvi. Un pašlaik mēs esam tādā vietā, mēs esam pilnīgi tā kā, 180 grādi. Un viena ietekme, pieņemsim, enerģiskā dizaina ietekme ir tāda, kad manā dzīvē pašizaugsme un tā garīgā attīstība ir vienkārši tā kā ļoti ātri, ļoti efektīvi ir iedarbojusies, jo, pieņemsim, man pašizaugsme ļoti svarīga. Es arī, kā man nauda nāk, tā es investēju sevī, vai arī savā mājā. Otrais, bet sevī, mēs paši sevī, mēs ar vīru investējam ļoti, jo tas ir tas, ko, neviens cits to vienkārši to nevar atņemt arī no tevis, un tā ir pat lielākā bagātība, tā investīcija savā labsajūtā un zināšanās, un tas tālāk, ko tu novērtē. Un ar to arī atvērās man, teiksim, sapņi, un caur sapņiem vienkārši connections ar savu augstāko es. Un tieši vakar man jau tie sapņi bija tādi, kādi, wow, vispār kolosāli. Un pagājušā naktis vienkārši man ir lucid dreaming, es nezinu, kā latviski sauc, kad tev sapnī rodas apziņa, ka tu sapņo, un kad tu to sapni vari manipulēt, un tu vari vienkārši viņu tā kā viņam, sapnī sev patī viņu pavēlēt. Pieņemsim, es gribu tagad šito izsapņot, es gribu šito redzēt, un tu vienkārši tavu vidi tavai komandai vienkārši pavarās, vaļā vai un tā tālāk. Ka tu vari navigēt to sapni un pavēlēt. Ko tu gribi? Apzinātā sapņošana. Tieši tā. Lūk.
Un tas man agrāk nebija, jo es domāju, es gribu to, to saskaru savā augstāko es gribu izvietot tās, attiecības. Es jau esmu daļiņa no viņa fragments, no tā visa spark, ja, dvēseles. Lūk, bet caur sapņiem tas ir es vienkārši esmu atradusi to ceļu, jo es esmu atvērusi enerģijas tajā. Viņams arī manas pareizajā mājas sektorā, ko tas, ka dod to tieši garīgo izaugsmu arī. Lūk, un vakar sev redzēju, kad gāju arī izmantoju spoguli kā portālu un gāju iekšā vienā dimensijā, kuras es ar nodomu biju pateikusi manam augstākajam, es parādi mani kā, savu nākotnes versiju. Un tad es redzēju tādā animētā vīzijā, kad es esmu kā žurka. Es redzēju žurku, kuru tā kā, nevis ērglis, bet vanaks, viņu tur ir 3 dzīvnieki, ja, žurka, vanaks un vēl viens maziņš dzīvnieciņš, ko es nesaprotu, kas viņš tāds ir, bet rasti. Un es tā kā esmu žurka, un es tieku kaut kādā veidā tā kā vesta gaisā, kaut kādā tādā tā kā, nevis karieta, tā nav karieta, bet vienkārši kaut kādā konstrukcijā, ko vanaks vienkārši ņem un lidina mani, ja? Kā žurciņa. Un vēl un vēl viens maziņš dzīvnieciņš palīdz tam vanagam to žurku tā kā pa gaisu lidināt. Vienkārši, kas tas pat sapni, vai ne? Un tad es vienkārši saprotu, ka tas nozīmē, ka tā žurka ir tas simboliskais reprezentācijas tā kā rat race in life. Kad tu tā kā 3D cilvēciņš vienkārši ņemies un tavā vārs ritulī vienkārši starbs, mājas, bērni. Žurku skrējiens. Žurku skrējiens, paldies, tu man labākā tulkotāja. Jā, vāveres rituls vai žurku skrējiens viens un tas pats, kā tu to gribi iztulkot. Bet vienkārši te tā dzīve, tava, zini, tā kā izdzīvošanas dzīve, kurā tu vienkārši tiešām redzi, dzīvo no algas līdz algai un tā tālāk, saprot, vai ne? Un tad tas vanaks ir arī aspekts, manis pašas sevis aspekts, kas vienkārši to, pieņemsim, viņam jau bija iespēja to žurku saknābāt un apēst, ja? Bet viņš to neizdarīja. Viņš vienkārši paceļās gaisā un tādā ziņā tas ir tas savienojums, tas garīgais, tas dvēseliskais, tas tu dari to, ko tu uzskati pa pareizu, tu seko savam dvēseles ceļam, tu darbojies no mīlestības trauka, nevis no kas nabadzīņš, vai ne? Trauka, kā lai saka, vai upura lomas. Jā, upura lomas un no tādas vietas. Kad vienkārši tagad es esmu pacēlusies spārnos un man vienkārši es izvēlos savas dzīves virzienu un es to daru ar integritāti, ar savu sirdi un tā tālāk. Lūk, un tad vēl ir tas 3. mazais dzīvnieciņš kā simbols, kas vienkārši dzīvē nāk iespējas un cilvēki manā dzīvē, kas man palīdzēs manā ceļā. Tā kā, ko es ieraudzīju un arī atbildu uz to jautājumu, kā to visu var sevi kopā, es aizgāju no sistēmas darba, tas ir tas žurka, ja es tos žurkas atstājusi un tagad ļauju, lai tas vanaks to daļu, tās dzīves daļu vienkārši nes spārnos un lidinās tālāk, jo gaiss, tas ir arī brīvība, tas ir gaisa enerģija, vienkārši tev ir plūsma, jo gaisa svēšana, un tu vienkārši esi savā plūsmā, tu esi pareizā enerģijās, un tas vanaks arī reprezentē to, ka, jā, tas ir tu, un tu izvēlies, ko tu gribi darīt ar savu dzīvi, jo tu esi savas dzīves pavēlnieks, un vienkārši esi tajā enerģijā iekšā. Kā lai to savādāk paskaidrot? Tas ir vienkārši tā kā integrācija, sevis paša integrācija, vienkārši tu pasaki ne sistēmas darbām, vienkārši dari to, ko tu jūti, ka tas ir pareizi priekš manis. Es daru to, ko es mīlu un ko es uzskatu par pareizi, un kad es ar to varu radīt prieku gan sev, gan citiem.
arī Tādas par lietas. sistēmas darbu. Protams, tas nav arī tā, ka jā, visiem tagad jāiet prom no sistēmas darba un visiem Nē, jāsāk pašiem strādāt. Kā es esmu teikusi, kad ir dvēselītes, kurām ir jābūt tajā pašā sistēmas darbā un tur jāienes gaisma, jo ja jau mēs visi aiziesim, tad... Un tas ir jāsajūt individuāli, bet es vienmēr arī Agnesei teicu, es esmu daudziem arī saviem klientiem teikusi, kad tad, kad tev ir laiks aiziet, tev parasti dod vismaz kādas 3 brīdinājumus. Ja tu nesaprot vienreiz, iedos otrreiz, nesaprot otrreiz, trešā būs smagākā un bieži noliek uz ceļiem. Un ir problēma tajā, ka bieži mēs sēžam ar tajā komfortā, tais bailēs, vai mums darbs ir tāds, es nezinu, drošības spilventiņš, man katru dienu, bet mēnesi nāk ienākumi, ja, un kaut kad jau es tur ķeršos klāt tur tai savai profesijai, kā arī Agnesei bija. Ja, un ar man tā bija. Es domāju, kad es vēl gribēju modes lauciņā darboties, es domāju, es tagad darbošos ar estētisko medicīnu, ja, tai uzņēmēju darbībā, kurā es biju. Un man tas viss aizrauj, un uzņēmēju darbībā esot, es nebiju galīgi sieviete, es biju tāds totāls vecis, un es nezinu, kā sieviete var saglabāt sevi tajā visā esot un sievišķību. Un es paralēli to darīšu, un kaut ko paralēli darīju. Tad bija, protams, posms, kad man bija žēl tur ieguldīties tur mārketingā, ja, tur savus logo taisīt, tur drukāt birkas drēbēm, pēc tam es jau pārkāpu tam, kad es biju gatava investēt. Un tāpat bija arī ar šo, ka man visums vienkārši nocirta kā ar nāzi to ceļu uz to sistēmu, ja, un viss man jau ir atvēršās spējas, ej strādā, bet ar to es apjukumā, kā dabūt auditoriju, es nemāku runāt, izteikties, es visu laiku klausījos ar garīgo informāciju angliski, krieviski, kā latviski vispār tos vārdus pielietot, ja. Un tad tev ieliek tādās situācijās, kur tev piespiedu kārtā, tagad Elīna ej un čanelē, un ej un grupu praksi vad. Man vispār pirmā meditācija, kuras vadīja, bija kodiem 35 cilvēkiem. Mēs, kurai vispār pieredze nebija. Un tad, jā, bija viens etaps, un arī ar prātu visu laiku, par cik uzreiz jau tev tās finanses nenāk, tad ir tāds, varbūt man tomēr vēl tagad sistēmas darbu atrast. Un reāli es arī gāju tur meklēju parastu darbu, ne varbūt veikalā, bet tur viena arī valdes locekļi tur palīdza. Gribēju vienā firmā būt, kas arī par līdzīgu tēmu uzņēmē darbībā, kurā es biju, un es arī domāju, es varētu būt atkal biznesā, tur pārdot pamperus, ja es gribu. Es jau esmu tā kā izsmēlusi tur sevi, un man nebija interese vienkārši. Un pēc tam, kad prāts slēdzās, domāju, labi, es iešu strādāt sistēmā, es pelnīšu vismaz tur naudu, paralēli darīšu tur to savu darbu, un ticiet vai nē, man reāli visums deva tādas pendeles, tik mistiskas situācijas, kad tev pieņem darbā, tu aizies pirmo darba dienu un tev pasaka, ziniet, tomēr mēs ar jums nesadarbosimies. Un liekas, kā? Man tur CV ir diezgan ļoti labs, gan man izglītība, gan darba pieredze, kā? Un tad viena situācija, otra saprat, ok, visam, tu nepakam negribi mani tai sistēmā, ok, es nebūšu, bet ceļš jauns tā kā nevarās, un es ilgi biju tupikā, un es domāju, cilvēks ar varbūt netik spēcīgu mugurkaulu vai ar vājākiem nerviem reāli sajūtu sviestā, jo bija, ka es psihoju, es domāju, ko jūs gribat no manis, ko man darīt. Un reāli, lai gan es jau tā darbojos 4 gadus, man liekas, ka tikai tagad, pagājuši gadu es esmu tā pilnībā izkāpusi no tik daudz komforta zonām, kuras man reāli ir pavēruši kaut ko pavisam jaunu, un es zinu, ka ir vēl komforta zonas, no kurām man ir jākāpj ārā, un ir bijušas situācijas, kuras vienkārši visi eju cauri bailēm, kā būs, tā būs, un es izdaru. Un tas tiešām vienkārši, es nezinu, varbūt kādam tas ir nofilmēt savu seju, varbūt kādam tas ir ierunāt balziņu, jo uzreiz var slēgties prāts, ko padomās, kā es pateicu, tagad man kāds noģiģoš, un tu vari skriet un gribēt izdzēst, tur to balziņu, bet vienkārši atstāju, lai ir, un tas reāli, katram tas ir kaut kādā savā tajā nozarē, kur tu esi, un es zinu, ka ir grūti tajā lūzuma punktā, un Reko Agnesē arī bija brīdinājumi, un kas beigās bija ar tavu darba pieredzi, kas bija pēdējo pusgadu, ko tu dalījies? Jā, pēdējais pusgads, tu esi tā kā, viss notiek ļoti labi, viss forši, novērtāti tu esi un alga labi un viss tālāk, zini, jo labāk tu strādā, jo vairāk tev darba, jo vairāk bet kā tas tev sākās ar to, ka tev sāk triggerēt kolēģi, vai ne? Sāk triggerēt struktūra, vadība, vienkārši vadība, kas nemāk vadīt uzņēmumu, jo tieši bija paudzes maiņa,
bērni pārņem vecāku uzņēmumu bez nekādas zināšanas vispār, kā jāvada uzņēmums un padotie un tā tālāk. Un jā, no viena līdz otru, trešam un vienkārši stress darba dienā un nevar koncentrēties darbam, jo viss kaut kas mēsās pa vidu. Un tas noved līdz pilnīgai izdegšanai un enerģijas. Vienkārši man likās, ka man smadzenes ir on fire. Vienkārši deg smadzenes mentāli. Es biju tik nenormāli tā kā izsūkta un izdegusi, kad man vienkārši veselība pateica, viss, tu vairs nevari šeit būt, vienkārši tev tas nav veselīgi. Nu, ko, un sirds klapas nenormāls, tā kā sirds mutlets laukā, un arī nevar fokusēties, pieņemsim, koncentrēšanās spējas vispār. Vienkārši informācija neturās galvā, sāk aizmirst lietas un arī tā kā galva rēps. Un visas tās pazīmes, kas vienkārši saka, labāk nevajag. Tas nav labi. Tā kā, zin kā, tiešām dzīve saka vienu reizi, otru reizi un trešo un jā, bet man, pieņemsim, šī tēma par aiziešanu no sistēmas darba, man jau bijis aktuāla jau daudzus gadus. Un līdz ar šo pēdējo darba vietu, pēdējo 4 gadu laikā, tas vienkārši tā nokristalizējies, tas ir tik skaidri, vienkārši tagad es saprotu, tas ir, jā, man rokas kājas trīc, bet es vienkārši to daru, jo tas ir tas, kas ir mans nākamais solis manā dzīvē. Tas varbūt, pieņemsim, citiem, kas klausās, varbūt tās ir attiecības, varbūt ir jāiet projām, bet varbūt atkal tieši jāsiet kopā, vai, kā tas var individuāli dzīvē izrādīties, bet pieņemsim, man ir aktuāli tieši nostāties stabilus pašām savām kājām un ticēt, ka viss vienkārši būs kārtībā. Paļauties. Un kā ir ar tavu, teiksim, būt arī ar vīriešiem pieredzi, vai tu esi bijusi attiecību modelī, kur tu esi princese, un tev nav nekas jādara, un tad ir otra galība, ka tu esi rukātāji. Kā tu par to varbūt padalīties? Un ko tu vispār šobrīd esi sapratusi par sevi? Kāds modelis vai kāds attiecību modelis tev dara un kāds tev ir paredzēts? Vai to tu esi atklājusi? Jā, es nezinu, kāds man viņš ir paredzēts. Man liekas, tas, kas jebkuram ir paredzēts, ir mīlošas attiecības un attiecības ar cieņu, lai ir cieņa vienam pret otru un mīlestība. Jā, tad, kad es biju princese dzīvē, tiešām vīrs peltīja šī daudz, man nebija jāstrādā, bija auklīte, māja kalpotāja, kā tu viņu tur, kāds, kas palīdz māju iztīrīt, kāds, kas pieskat bērnu tā tālāk, vienkārši, tā kā krējums, dzīves. Un arī otra galējība, kad mēs pārcēlāmies abi ar vīru uz Zviedriju. Pieņemsim, es atkal 3. reizi sāku dzīvi no nulles, nav ne valoda, nav ne paziņas, nav ne atbalsta, nekā. Un vienkārši tagad ņem un ķeparojies ārā. Tu zini, abas pieredzes ir vienkārši svētīgas, baigi labi. Katram dzīves periodam savu pieredzi vajadzīga, bet, pieņemsim, es kā princese uz zirne, es arī nevarētu izdzīvot, jo man arī tas liktos garlaicīgi, jo tur nav kāds izaugsmes, nav, te vienkārši ej un arī, tā kā mazais robotiņš, kā viss ir kārtībā, tur, ko tu tev vēl vajag, tev vienkārši, tu tā kā izslīd caur tai, ikdienai un tā kā neko daudz tā kā neiegūsi no viņa. Protams, būt otrā galībā, ka tev viss ir uz taviem pleciem, kad no tevis ir cilvēki atkarīgi un pat tu sevi nezini, kas kur kā un jāmācās viss no jauna. Un tas arī, enerģētiski ļoti daudz patērē. Bet tad, kad tev tā kā rodas, mērķi dzīvē, reāli mērķi. Un ja tu tam mērķim vienkārši pasaki, es eju, es tev dabūšu vienā vai otrā veidā, bet es izdomāšu, kā es tev dabūšu, tad mainās enerģijas, un tad tu vienkārši vari sasniegt jebko, ko tu gribi. Tā kā tas labākais līdzsvars ir attiecībās, kur abi divi cilvēki dod viens otram, jo vairāk tu dod, jo vairāk tu saņems pretī. Jo vairāk no mīlestības tu dod, jo vairāk tev nāks pretī. Arī tādā pašā veidā. Tā kā, jā,
ko lai vēl pasaka. Līdzsvars ir jāatrod gan finansēs, gan attiecībās, gan karjerā, gan bērnus audzinot un tā tālāk. Un to var panākt tikai no dziļas sapņus un mīlestību pret otru partneri. Un kaut vai arī, pieņemsim, labi, ir pēdējos gados bijuši tā, ka es esmu tā naudas pelnītāju un vīrs vēl nodarbojas, protams, viņš strādā no mājām, strādā ar investīcijām, jā, tā kā investors un tā tālāk, un viņam ir vajag daudz laika un tā tālāk. Viņš jau no sistēmas darba atteicās jau sen, jo Eiropas komisijā tur ļoti koruptā vieta izrādās. Tā kā arī tas nav veselīgi dzīvē strādāt tādās iestādēs, ja tu vienkārši redzi tai visai korupcijai cauri. Lūk, tā kā man nav tā, ka man skauž, kad viņam ir vairāk laika un viņš var darīt vairāk, ko viņš grib. Man tā nav. Es vienkārši daru arī to, ko es gribu, jo, pieņemsim, es arī gūtu baudu savā darbā, savā dizaina darbā, ārpēc, kā man ir padomāt, pieņemsim, pirms 10 gadiem, kur es strādāju un kā es strādāju. Tas bija vienkārši kolosāli. Man ļoti patika. Tā kā, bet, vienkārši tu tā kā enerģētiski arī pats izaudz, tad tev viens posms jau ir atstrādāts, nostrādāts, tas vairs nav aktuāli, tā kā tu ej uz priekšu. Un tā arī, pieņemsim, mainās viens darbs uz otru, un tagad tev nāk, pieņemsim, satikt Evelīna, kā mēs tur satikāmies un atradām atkal kontaktu, atkal cits posms sākās ar enerģētiku, vairāk zini to garīgo ceļu. Vienkārši, es domāju, tā vispārīgi teikt, jāmāk tas līdzsvars un tā labsajūta atrast tajā, kad nav jāsteidzās. Tev nevajag, kalnus ar dimantiem. Ja? Kas tev ir vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs? Pieņemsim, arī mūsu tā sistēma ir tā ieprogrammējusi. Nē, man vajag to mašīnu, man vajag BMW, savādāk es neesmu veiksmīgs cilvēks. Vai arī, nē, bet man tā māja vajadzīga, es nevaru dzīvoklī dzīvot. Ja? Visas šitās programmas, kas tev pašam tā kā, sabotē tavu laimi, pašlaimi un pašsajūtu. Ir jāskatās iekšā. Visas atbildes tev ir dzīvē. Kas, kur, kā. Tas ir vienkārši nevis uz āru jāskatās. Pie šitā cilvēka jāiet, vai šitas man tagad iedos to, vai darbs man iedos tagad labklājību tā tālāk. To visu pavirzīt atpakaļ uz sevi un strādā ar sevi. Tiec pats ar sevi galā, jo no tevis viss ir atkarīgs, no tevis viss izriet, ko pieņemsim, vai tu esi veiksmīgāks vai nē, vai tu esi veselīgāks, vai tu esi pats ar sevi apmierināts un tā labsajūta un stress, tas ir viss no tevis izriet. Paldies par tik burvīgiem vārdiem. Liekas, tas ir kā ķirsītis uz desertiņa. Liekas, ka vispār mūsdienās tik daudz arī, īpaši jaunās meitenes, caur sociāliem tīkliem tiek programmētas, tev jābūt tādai, no vīrieša jāpieprasa tas un tas. Un visi forši, bet arī, kad es ar tevi parunāju, es saprotu, katram arī attiecību modelis ir cits, un kāda varbūt mājā princese, un viņa ir nākusi kādu vēseli atpūsties, un viņai nav nekas jāsasniedz, viņai nav nekas jāatklāj, viņa var kaifot, bet ir tādas, kurām varbūt tiešām ir jāstrādā, ir jābūt, kā saka, independent pašai par sevi, un problēma jau tajā, ka daudzas sievietes arī, protams, kas dzīvo tur 50-50 modelī, īpaši zinu, ka Zviedrijā, tas ir pieņemts, ka tur vīrieši vispār varbūt pat durvis neatver sievietēm. Un tā katrs pats pa sevi. Bet svarīgi, lai tu reāli droši vien attiecībās jūties novērtēt, un svarīgi tas, ka tu pati ar sevi jūties labi. Un daudzām arī no mums, vai tur ir kaut kāds bērnības traumas pa tēva līniju, vai tur partnera attiecībās, ka mēs gaidām, ka kāds parūpēsies, ka kāds būs mūsu tur pleciņš, kurš pažēlos, bet kaut kur tev jābūt pašai, jāzina savs spēks, jābūt pašpārliecinātai, jāzina, ko tu nes, bet ar baudu un kaifu, un tas ir tas, kas iztrūkst. Ko tai pašā uzņēmē darbībā ir vajag, jo sistēma, tagad ir kodā tā, tu būsi veiksmīgs, tad jau tev būs mašīna, māja, Bet varbūt kādam jādzīvo mazumiņā, kādam varbūt pietiek ar to, un es arī tagad mācos vairāk atvērties tam sievišķajam, un tas ir tas mans aicinājums, ko es vēl skaidrāk pēc Ēģiptes saņēmu, kad
bez nekādām maskām, vienkārši būt tādai, kāda es esmu, kādam es patikšu, kādam nē. Tāpat arī tu, ja kādam patiks, kādam nē, kādam derēs, kādam nē. Un tas ir ok, mēs esam tik dažādi, bet vienkārši esi tu, atrodi savu unikālo ceļu. Agnes ir atradusi savu ceļu, kā apvienot arhitektūru, dizainu ar kaut ko unikālu, un es ticu, ka šādas te profesijas, kaut kādas unikālas, kur ir enerģija ar kaut kādu varbūt sistēmas darbu tiks apvienotas, jā, varbūt kaut kādi enerģētiskie frizieri, kas tur enerģētiski jūt, kādam matu garumam jābūt, kādai krāsai vai tie paši, jā, tur es nezinu, nu, jebkurā jomā. Un tas viss varās, un arī tāpēc arī šajā pārpilnības kursā es arī minēju, gan grupā, gan Instagramā, ka tas nebūs tā kā, es nezinu, ātrā metodīte, kā iziet kursu un pēkšņi atvērties tā vien pārpilnībai, ja, un tagad miljonus pelnīt, ja tev ikdienā tur ir nesakārtota vide, ja tu pati sevi nemīli, ja tev nav sakārtoti kaut kādi pamati, tas paši enerģētiskie centri, mēs to darījām iepriekšējā kursā, kas es uzskatu, ka ir vispār pamats visam, un ja tu reāli gribi būt jaudīgāk atvērties pārpilnībai, es ieteiktu sākt ar to, bet arī šajā nākamajā kursā es aicinu tās, kuras varbūt nepiedalījās iepriekšējā kursā, jo es jums iedošu arī instrumentus no iepriekšējā kursa, lai jūs attīrītu savu auru, enerģētiskos centrus no jebkādiem pieslēgumiem, kur enerģija noplūst. Caur Agnesi mēs uzzināsim, kur reāli mājās mums varbūt enerģija aiziet, no kā mums būs noteikti mājas darbi, ko mums vajadzēs ieviest savās mājvietās, savās garderobēs. Un šajā kursā, jā, mēs strādāsim ar to 3D trūkuma domāšanu un pāriesim uz to, es nezinu, kaut kādu pārpilnības frekvenci un strādāsim gan ar dzimtu, gan ar visiem enerģētiskajiem blokiem, gan varbūt arī kā vispār noturēt enerģijas, nu nevis enerģiju, bet lielas summas, naudas summas, jo bieži cilvēkiem liekas, es gribētu miljonu, bet tev iedos to miljonu, tā enerģija ir tik liela, ka tu nobīsies, tu viņu vai no ātri notrieks, jo tu neesi gatavs to enerģiju turēt, vai no arī, es nezinu, kāds nozags, jā, vai pazaudēsi, un tāpēc, jā, ir svarīgi vispār mums kā sievietēm iemācīties, kā vispār ar sistēmu vai nesistēmu, kā funkcionēt citādāk. Un nevis vienkārši balansēt sievišķo, vīrišķo, bet reāli kā būt vienkārši šajā sievišķajā plūsmā, kam mēs arī esam vispār radītas. Vienkārši būt magnētiem. Mēs esam radītājs, nevelti mēs varam radīt bērnu, ja? Mēs esam radītājs. Un arī pēc pagājušā kursa, jo vairāk es pavēru savus lejas centrus, jo es jūtu, ka man visu laiku nāk tā radīšanas enerģija. Man visu laiku gribas kaut ko darīt. Un jo es vairāk runāju par to Ēģipti, jo man vēl spēcīgāk enerģija nāk. Un reāls jūtu, man gribas viņu likt lietā, un kad es arī tagad vadīju kursu, es tiešām gribu teikt angliski arī super excited, katru reizi tikāmies, un man pilnīgi es jūtu, kā man kā es staroju no tā, ka man patīk tas, ko es daru, un es ticu, ka sievietes ar to sajutīs, un tiešām noteikti transformācijas, un arī kā salicies, ja, kad es Agnesi uzaicināju uz šo kursu, un arī viņa tagad iet līdzīgam etapam cauri, kur viņai arī šis te pārpilnības tēmas ir vajadzīgas, kā funkcionēt citādāk, darīt savu sirdslietu, bet nebūt no tās rukātājas, kas uztur ģimeni, ja, bet būt vairāk savā sievišķumā, baudīt to procesu un nebūt ar šajā te izdzīvošanas kaut kādā. Tā kā tā, es domāju, ka ar to arī beigsim. Jā, es vēl atgādināšu to, ka mēs ar dažiem no jums, kas arī jūt, tiekamies vēl 30. janvārī, kur mums būs tēma par iepriekšējām dzīvēm, dvēseļu fragmentāciju, to es visu pastāstīšu. Tēma ir par Ēģipti, bet kā es dalījos arī Telegramā, nevajag domāt, ka, ja mēs tagad pieslēdzamies Ēģiptes tēmai, ka noteikti, pat ja tu nejūti tur baigo rezonanci ar Ēģipti, kad reāli citā inkarnācijā tu biji Ēģiptietis, faraons, priesteriene, varbūt tu vispār, es nezinu, dzīvoji tālā ciematā Āfrikā un biji afrikāniete, un esi vienkārši čērsojis Ēģipti, jo bija jāšķērso Nīlu, lai tur, es nezinu, migrētu uz Eiropu, ja? Vai varbūt tu biji, kā skolotājs Ješua, ja, jeb Jēzus. Viņš arī Ēģiptē uzturējās, viņš ir uzturējies arī Anglijā un Indijā, un viņš vienkārši tur mācījās, viņš tur satika Mariju Magdalēnu. Varbūt tu nāc no Jeruzālemes, bet ir kaut kāds fragmentiņš, ko tu varbūt Ēģiptē piedzīvoji vai atstāji, kuru tev ir nepieciešams atgriezt atpakaļ.
Un, tāpēc, jā, man šī tēma ir ļoti aktuāla, šī Ēģipte. Es zinu, ka inkarnācijas ir bijušas entās, gan ārpus Ēģiptes, gan Ēģiptē, un ir svarīgi tos fragmentus atgūt, jo tikai tā mēs arī varam pavērties tām reāli savām spējām, varam paplašināt apziņu, un, kā es teicu, kad tas mērķis arī man cilvēkiem palīdzēt pavērties pašiem savām spējām, lai viņi paši jūt to, kā Agnes arī teica, ja, ka viņai nāk tas connections caur miegiem ar augstāku, caur gulēšanu un miegu caur augstāko es. Katram tā sava unikālā metode. Tā kā, jā, gads iesācies, bet ir jāturpina strādāt, un kā man arī atnāca pati pēc gada esmu zirgs, un zirgs nav tāds, kurš vienkārši stāv uz vietas. Zirgs ir par darīšanu, bet darīšanu tādā maigā, harmoniskā, sievišķīgā veidā. Tā kā paldies tev, mīļš Agnesīt, par šo laivu. Esam jau uz 2 stundu sliekšņa. Paldies tev. Es varu runāt daudz un dikti. Noteikti vēl kursā arī runāsim. Un kursu mēs sākam 7. Februārī. Agnesē nodarbības būs, arī es esmu izlikusi datumus, tā kā, ja netiekat uz sākumu vai uz tām nodarbībām būs ieraksti, un jūs varat iet savos tempos. Man tieši šodien arī uzrakstīja viena burvīga dvēselīte, ka viņa vispār citā pasaules malā atrodas, un tikai 12. datumā būs atpakaļ, vai var sākt vēlāk. Es saku, jā, protams. Tas ir jāsajūt, tā kā jāsajūt, ja gribas būt miedarbība ar mani, iegūt zināšanas no Agnesītes, tad laipni lūdzam pārpilnības kursā. Un tā kā paldies tev, Agnes. Noteikti būs ieraksts, ielikšu arī grupā. Tā kā tā, jauku vakaru. Un es slēdzu ārā ierakstu.